Taisnīgums taisnā pozīcijā. Ja taisnīguma kārts izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs par līdzsvaru, taisnīgumu un godīgumu. Šis ir gads, kurā katrs tavs lēmums un rīcība atspoguļosies rezultātos. Tas, ko ieguldīsi, būs tieši tas, ko saņemsi pretī. Attiecību jomā šī kārts norāda, ka tev būs jāizvērtē, cik godīgi un līdzsvarot ir jūsu attiecības. Ja esi attiecībās, iespējams piedzīvosi mirkļus, kad nāksies runāt par to, kā jūsu abu vēlmes un vajadzības saskan. Šī kārts aicina uz atklātību, jo godīgāk runāsiet, jo spēcīgāka būs jūsu saikne. Ja esi viena, taisnīgums norāda, ka šogad sastapsi cilvēku, kurš vērtē godīgumu un stabilitāti tikpat augstu kā tu. Tava pieeja būs vienkārša. Ja viss ir atklāti un godīgi, tad arī attiecības var uzplaukt. Darba un finanšu jomā taisnīgums sola taisnīgu atlīdzību par ieguldīto darbu. Ja strādāsi mērķtiecīgi un godīgi, rezultāti nebūs ilgi jāgaida. Iespējams, būs jārisina arī juridiski vai oficiāli jautājumi, un šī kārts norāda, ka tie tiks atrisināti tev par labu, ja būsi rīkojusies atbilstoši likumiem un principiem. Finansiāli šis ir stabils gads, ja pratīsi sabalansēt ienākumus un izdevumus. Un zini, taisnīgums atgādina, ka dzīve ir kā spogulis. Tas, ko tu tajā ieliec, atspoguļojas atpakaļ. Tāpēc šogad dari visu ar tīru sirdsapziņu, un tu redzēsi, ka taisnīgums strādā arī tavā labā. Taisnīgums apgrieztā pozīcijā. Ja taisnīguma kārts izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var būt kā pārbaudījums tavam godīgumam un spējai pieņemt dzīves netaisnības. Tas nenozīmē, ka viss būs slikti, bet tas var norādīt uz situācijām, kurās nejutīsi, ka viss notiek godīgi. Attiecību jomā šī kārts var norādīt uz nesaskaņām vai nelīdzsvarotību. Ja esi attiecībās, iespējams tev vai partnerim būs grūti būt pilnīgi atklātiem. Šis ir gads, kad būs svarīgi pārskatīt, vai jūsu attiecības balstās uz savstarpēju cieņu un sapratni. Ja esi viena, apgrieztais taisnīgums brīdina par iespējamām vilšanās situācijām. Esi uzmanīga ar cilvēkiem, kuri neizrāda godīgumu vai mēģina manipulēt. Darba un finanšu jomā šī kārts var norādīt uz sarežģījumiem. Var rasties sajūta, ka tava darba novērtējums nav atbilstošs, vai arī tu saskaries ar netaisnīgu attieksmi. Finansiāli esi piesardzīga un izvairies no riskantiem ieguldījumiem. Tāpat rūpīgi pārbaudi visus dokumentus un juridiskās lietas, lai izvairītos no neparedzētiem sarežģījumiem. Un atceries, apgrieztais taisnīgums aicina tevi saglabāt ticību sev un savām vērtībām, pat ja pasaule šķiet netaisna. Kā saka, dažreiz svarīgākais ir nevis tas, kas notiek ar tevi, bet gan tas, kā tu uz to reaģē. Šogad dari visu pēc labākās sirdsapziņas, un taisnīgums atnāks, kad būs tam piemērots laiks.